Moduls Rīga piedāvā. Tu uzskati sevi par mākslinieci? Es domāju, ka jā. Un ko tas nozīmē priekš tevis? Tas ir kaut kāds pienākums vai tiesības? Dzīvesveids. Jā, dzīvesveids. Un kāds? Neļaut rutīnas upei aiznest un kļūt lietām par pašsaprotamām, bet noķert ar tādiem, noķert lietas, notikumus, jā, noķert viņus un iemūžināt. Ļoti grūti paskaidrot. Jā, bet tā kā noķert dzīves astes tā. Tad, kad tiek noķerta ideja, iemūžināt viņu tā, lai viņa bez šajā savā mēdījā ir saprotama un viegli uztverama līdz cilvēkiem. Tā ir profesionāla prasme. Tas nav atkarīgs, vai tas ir skaņa, vai tas ir kustīga bilde, vai tas ir kaut kāda instalācija. Tas ir tā kā simbolu kopums, kur savieno caur materiālu. Vai tas ir jēdziens, jā, pat ko tīri konceptuāli, vai krāsa, forma. Tas ir tas veids, kā tā ideja tiek materializēta. Tev ir vienalga kādā tehnikā strādāt, ar kādiem materiāliem vai līdzekļiem? Ir lietas, ko es labāk izjūtu. Un tas būtu? Toņi noteikti. Toņi, kaut kādas priekšmetu, kaut kāda simboliskā tāda nozīme, ja, tāda aptverošais, tā vide, kas ir jēdzienam. Tieši priekšmeti, ja, priekšmetiskai pasaulē. Jā, tās ir tādas divas lietas. Brīžiem es vairāk pievēršos vārdu spēlei, tad formai, krāsai. Tas ir periodiski mainās. Bet vārdu spēles tas jau tāds literātu lauciņš. Vai dzejnieku? Es scenogrāfiju studēju 4 gadus, tāpēc man tas ir tāds palicis. Es to izmantoju tā, kamēr es strādāju. Teiksim, laika dēļ, kas attiecās uz Domdārzu izstādi. Tas ir tīri meklējot dēlim dēlis un meklējot, kas tas ir, ja, caur vārdu. Un caur vārdu aizejot līdz tam tai jēgai par laika nogriezni. Tā ideja ir kas? Un vai to ideju, viņi tiešām kaut kā lido garām, viņi ir jānoķer vai viņi ir jāizdomā? Jo ir cilvēki, kas piesēžas un izdomā idejas. Un ir tādi, kuriem iešaujas galvā. Es neesmu sapratusi to procesu. Tā īsti es var nosēdēt nedēļu, tā saķertu galvu un izķidāt, izanalizēt visus dotos. Ja? Un es domāju, ka tas pētnieciskais moments, kad ir esi vērotājs, izanalizē un sakārto lietas, tas ir neatņemama sastāvdaļa tam brīdim, kad ideja atlido un iešaujās. Man pašai tās idejas ir atnākušas vienmēr, šķiet, tas ir zibens spēriens. Protams, ka tas ir ilgstoši pētījuma rezultāts, ja, kaut kādas lietas vērojums. Un tas ir ļoti emocionāli, es parasti apraudos, kad atnāk ideja. Bet nav tā, man kā cilvēkam, kurš strādā ar vārdiem un pieraksta visu kaut ko, ļoti bieži tās idejas arī pazūd un aiziet, ja viņas nepieraksta. Jā, tā ir, jā. Un dažkārt arī pat, ja pieraksta, viņas nomirst no tā, ka viņas tiek pierakstītas nelaikā. Un tur vairs nav pēc tam nekā ko pierakstīt klāt. Bet tās mākslinieckās idejas, viņas ir tik spēcīgas, ka viņas nepazūd, vai ir tādas, kas ir pazudušas? Ir pazudušas, protams. Bet man šķiet, ka vairāk ir pazudušas, izbalējušas tā, nekā paspētas tiek realizēt. Jo tur jau ir tā profesionalitāte,
realizēt ideju tā, lai viņa nekļūtu, neizbalētu, ja, strādājot materiālā. Lai tas ideālais zirgs, lai viņš arī paliktu tikpat ideāls, lai viņš nepazustu tajā materiālā. Tas ir iespējams? Es domāju, ka jā, noteikti. Tas ir reti, bet tas ir iespējams. Es nevaru pateikt par saviem darbiem, vai man ir, es domāju, ka varbūt līdz tādai perfekcijai vēl ir tālu, bet ir darbi, kuri, kā Andris Freibergs saka, ideja ir jābūt tādai, lai viņi ievietojas izziņas 160 simbolos. Ja? Tad ir tādas idejas, kuras šķiet bālas, bet ieraugot materiālā, viņas pēkšņi ir dabūjušas papildus jaudu. Bet citu mākslinieku radītie darbi tevi izraisa? Saviļņojumu. Ļoti, jā. Pēdējais, kas pēdējā laikā ir Peļēvina stāsti. Tie man aizrauja tā, ka es nevaru aizmigt pēc tam. Man ir tāds... Tie jau agrīnie droši. Viņš jau pēdējā laikā neraksta stāstus. Jā, es tieši ķēros klāt pie agrīnajiem, jā, tagad. Un man vīrs izlasīja buldozerista... Par buldozeristu, kāds bija tas nosaukums. Buldozerista diena, jā. Man skaļi izlasīja, un tas bija tāds burvīgs vakars mājā, pēc kura aizmigt nevarēja. Vai bija viņam tāds Ģiviatīs-Sona Anni Pavleva vai kaut kas tāds? Arī ļoti labs. Es viņu noklausījos pastaigājoties, un man viņš tā mazāk tā. Man patīk. Ir runāts? Jā, YouTube'ā vienkārši kā audiobook. Tas viņu steigājot. Un tad bija vēl no tādiem, kas uzrunāja Burning Bush. Jā, tas bija tāds absurds. Patiesībā es to uztveru kā realismu. Kā tādu īstu realismu, kā tādu Čehova, būtībā Čehova skolnieku. Tā es to redzu. Tādu. Bet no taviem kolēģiem, no māksliniekiem? Tā ir no vizuālās? Jā. Tā. Droši vien pārāk dziļi ir iesēdies profesionālais kretīnisms. Un es saku, kā automātiski izjaucu pa detaļām to darbu, ka man ir grūti uztvert, man vieglāk uztvert citu mēdīju. Pieņemsim literāru darbu, ja, kas mani aizrauj. Vai mūziku. Vēl es atcerējos vienu sarunu, man liekas, ar Orestu Cilabriedu, un kaut kādiem šitiem mūzikas speciālistiem senās mūzikas festivālē. Mēs tur satikāmies sen jau. Un, tur skan kaut kādi tie skaņdarbi, un man stāv blakus tie muzikologi, un man ir tāda izbrīna skatās uz mani, kā es klausos, un pēc tam jautā, tas nebija tā domāts aizvainojoši, bet apmēram, vai tu vispār kaut ko saproti? Jo mēs tagad klausāmies viņu, mēs muzikologi, mēs tur visu saprotam, mums nav interesanti. Mums tas liek, mēs varam analizēt, kā tas ir izpildīts, kā tas ir uzrakstīts pēc kādām formulām, sacerēts vai precīzi atskaņots vai nē, kāda interpretācija, bet ja es to visu nezinu, kā es klausos to mūziku, viņi to vairs nespēja iedomāties, kā to var klausīties. Cilvēks, kurš neko nezina par to. Tā ir īstākā, manuprāt, tā ir īstākā uztveršana, ja, kad tu neesi tas. Bet tad jau tādā gadījumā ļoti kaut kāds daudz gradāciju ir tam, kā ir iespējams uztvert mākslu, atkarībā no tā, cik tu esi bijis klāt. Pazīstot mākslinieku vai nepazīstot. Nu jā. Tas ir pirmais, jā. Pilnīgi dažādi uztveram. Jebkurā mākslas mēdījā tas ir. Kontekstu, pazīstot laiku, ja, izņemot ārpus laika mākslas darbu, pilnīgi cits kaut kas. Vai laikā skatoties kopējā mākslinieku, ja, kāds ir kopējais fons. Pilnīgi dažādas lietas. Un tas katrs ir tā kā no viena kristāla pilnīgi dažādas šķautnes, kā tas izskatās. Piemēram, es iedomājos, pats Artūrs Bērziņš, es tagad nesaprotu, kā ir iespējams viņa mākslu uztvert, nesarunājoties ar viņu. Ja tu neesi ar viņu parunājis par to mākslas darbu, kā tu vari vispār kaut ko būtībā, saprast? Jā. Mēs ar viņu Rēzeknē izstādījāmies kopā pagājuši vasaru. Jā.
Un tas iekārtošanas brīdis, tā bija, manuprāt, īstākā izstāde mums abiem, ja, tajā brīdī. Bet tam palika tikai sekas, tās bija tā kā, mēs tā esam bijuši, ja. Es gribēju pajautāt par glezniecību, to saucamo eļļas vai akrila. Klasisku glezniecību, kādas tev ir attiecības? Un vai tavuprāt viņa beigsies drīz? Vai turpinās pastāvēt kā mākslas valoda? Kā es mācījos gleznot? es mācījos internetā, tālapmācībā, ja? No Pēterburgas akadēmijas mājaslapā. Un tad man izdevās satikt cilvēku, kas man izstāsta par krāsām to, ko man, diemžēl, visu studiju gadu laikā neizstāstīja par lazēšanu, par kārtām, par visiem tiem optiskajiem efektiem, kas rodās. Un, manuprāt, glezniecības tas ir tas foršais pamats, ja, tā būtība glezniecībai, lai cik tas ir tāds absurds mākslas veids, būtībā tāds bezjēdzīgs, ja. Gabals pie sienas, viņš tāds arī ir. Ja. Bet tieši ar to viņš ir iegūst kaut kādu jēgu. Tieši tā, viņš ir tas un izmantot šīs ļoti tradicionālās tehnikas, sākot ar grunti un visu, ja. Un, protams, tā ir neatņemama gleznas sastāvdaļa, manuprāt. Tas, ka tā ir krāsa. Un tālāk mēs skatāmies, kas tas ir, kas ir attēlots. Ja vispirms tā ir krāsa, kas veido mums šīs kaut kādas caur uztveri asociācijas, mēs atpazīstam kaut ko, vai tā ir forma, vai tie ir kaut kādi tēli. Jā, bet pie tā ir jāpieiet kā pie tāda auduma, uz kur ir krāsa. Es domāju, ka tas nepazudīs, bet tas ir tik specifisks, ka cienītāju loks noteikti ir ļoti šaurs. Jo gleznas parasti pazīst pēc tā, kas ir attēlots. Ja, tā uztver glezniecību pārsvarā. Ja tās ir ainavas ar saulrietiem, ja, Jomas ielā, vai tas ir kaut kas. Tā. Bet gleznas arī tomēr ir tas mākslas žanrs, kas noteicis par mākslas kolekcionāru, man liekas, eksistenci. To ir vieglāk nopirkt, visvieglāk novērtēt. Glabāt un izstādīt un visādi spēlēt. Tāds konvertējams viņš ir. Tāds Lego klucīšu kopums, jā. Kā postmarku kolekcijas. Un mēs bijām pie Džemas Kulmas un viņas darbnīcā, un tur ir vienkārši grēdā tās gleznas sakrautas. Viņai aiz muguras, un viņa sēž tur pa vidu. Un viņa izteica tādu sajūtu, ka ar viņu arī tūlīt aizies visa šī gleznu pasaule, ka mūsdienu mākslā jau tas nav tik vairs vajadzīgs, ka daudz citu veidu, kā runāt. Jā, tas ir ļoti bieži ir dzirdēts, ka tas ir pārāk saloniski, ja? Tas nozīmē pārāk kvalitatīvi, ja? Viss tas. Jā, ir tāda attieksme, jā. Un es arī pabrīnījos, ka salonis tas tāds lamvārds, vai ne? Tāds diezgan ir, ja? Un ka bieži tas tiek attiecināts uz tiešām kvalitatīvām lietām. Kvalitatīvu dziļumu, jā, ļoti prasmīgu šo te profesionālu krāsu spēli. Un tas man tas šķiet tāds diezgan sāpīgs spēriens tāds, ja, tādā.